mums ir biedrība Nepaliec viens, un biedrībai Nepaliec viens ir divas struktūra vienības. 2 centri - sociāla rehabilitācija bērniem un jauniešiem ar autismu. Un tad, kad es un mana kolēģi mēs studējām sociālo jomu, tad no studiju laikā bija atnākuši pie mums no probācijas dienesta un stāstīja, ka ir šāda iespēja, ka var nākt dienesta klienti veikt sabiedrisko darbu. Un, jā, mēs, tā kā mums bija vajadzīgas palīdzīgas rokas, tad mēs labprāt šo iespēju izmantojām. Sadarbība ar sabiedriskā darba devējiem ir ļoti veiksmīga. Darba devēji ir atvērti, labprāt pieņem mūsu klientus, spēj pielāgot darbus klientu prasmēm, ir atvērti dažādiem piedāvājumiem arī no klientu puses, piemēram, sakārtot vadus vai palīdzēt ar santehnikas darbiem vai celtniecības darbiem. Un šī sadarbība veidojās tāda kā trīspusēja probācijas dienestam, darba devējiem un klientam. Tas, kas ir patīkams šajā sadarbībā, varbūt tas lielais plus, ka cilvēki atnāk nevis. Ir daži, kas tikai nostrādā savas stundas un viss, bet ar dažiem veidos tāda ļoti, ļoti laba sadarbība. Veidos pat draudzību. Mums ir bijuši 2 pavāri, kuri mūs iemācīja mūsu jauniešiem un arī nodarbību vadītāji visdažādākas foršas receptes. Piemēram, iemācīt plova recepti mēs līdz šim gatavojam. Un viens puisis jauns bija, kuram, protams, viņš gribēja vienkārši savas stundas atstrādāt, nevis palīdzēt, atnākot, palīdzēt kaut ko. Un es viņam jautāju, labi, tev nepatīk krāsot, viņš palīdzēja visu sanest. Ko tev vēl patiktu darīt, ja ne celt? Viņš saka, graut. Un mums vajadzēja tieši virtuvē bija vecas mēbeles, tur iebūvētas un bez kaut kādas, un mums bija konteiners maziņš, lai izvestu visas tās lietas nevajadzīgas. Un tad viņš labprāt mums izdemolēja to virtuvi pa maziem dēlīšiem un visu sanes, tur, kur jāsanes. Tad arī var piemeklēt tādu darbu. Ja darbu ir diezgan, ja nevar kvalitatīvi tur nokrāsot vai atkal nepatīk to lietu darīt, tad var pajautāt, kāda ir tava talanti. Varbūt citreiz tieši salauzt arī ir tas talants, kurš tev tajā brīdī ir uzņēmumā vajadzīgs. Lielākie iegūmi no sabiedriskā darba, principā tas ir darbs bez atlīdzības. Klients izcieš sodu, līdz ar to viņa darbs ir noderīgs sabiedrībai kopumā. Vai tā būtu pašvaldības institūcija, vai valsts iestāde, vai nevalstiskā organizācija. Tās ir papildus darba rokas, kur tu vari rēķināties, ka tev nebūs jāmaksā šī atlīdzība. Kā arī sabiedriskais darbs spēj klientam piešķirt kādas jaunas zināšanas, jaunas prasmes apgūt. Līdz ar to klientam pēc šiem sabiedriskajiem darbiem ir iespēja integrēties darba tirgu, jo viņam jau ir neliela pieredze kaut kādu darbu veikšanā. Kā arī sabiedriskais darbs, protams, veicina disciplīnu, jo tas ir grafiks, tās ir konkrētas stundas, kur jāatrodās šajā darba vietā, un kādam klientam varbūt tā ir pirmā pieredze šāda. Ja skatīties uz pieredzi, negatīva, pozitīva vai nekāda, tad, ir bijis viens negatīvs gadījums, ir bijuši daži nekādi gadījumi un ir bijis ļoti daudz pozitīvu gadījumu. Un, ja ieteikt citiem darba devējiem, tas ir jāskatās varbūt no tā uzņēmuma specifikas, cik daudz cilvēki var palīdzēt un cik daudz paši ir gatavi atvērties cilvēkiem. Mēs esam ļoti lieli ieguvēji no tādas sadarbības.